Labvakar. Šoreiz griežos pie jaunās paaudzes, kas Latvijā dzīvo, kas ir visos sociālajos tīklos. Jūsu nostāja par Latvijas nākotni. Kāda? Kādai tai būt? Kā tai izkļūt no šīm situācijām, kas tagad mums priekšā? Jā, es jūs visus svētu ar vienu lietu. Mācieties. Jo izglītība dzīvē noder. Gan papīrus juridiski pareizi saveidot, gan it sevišķi valodu ieguve ļoti noder dzīvē. It sevišķi tad, kad tu dodies, ja tev ir iespēja uz ārzemēm, pats vari sarunāties un tā tālāk. Valodas bagātina cilvēku, garīgi, fiziski un tā tālāk. Fiziski? Kāpēc fiziski? Tāpēc, ka bez valodām tu pat nevari pateikt, ka tev ir slikti. Tā arī ir fiziski. Jā, lai ārzemēs paskaidrotu, ka tev sāp kaut tur un tur, tāpēc ir jāzina valodas. Krievu valoda, latviešu valoda. Kāpēc krievu? Tāpēc, ka Latvijā ir daudz cilvēku, kas krievu valodā runā. Un vieglāk latvietim paskaidrot krievu valodā tekstu. Pat ģimenes ārstam izskaidrot simptomus, nevis mēģināt viņam ieskaidrot latviešu valodā, ja viņš, lai tieši piemērs, izdzīves pieredzes. Notika nelaimes gadījums, izsauc ātro palīdzību. Dzirdu ātrās palīdzības otrajā pusē, glābšanas dienesta pusē, atkal ir krievieta. Es saku, lучше поговорим по-русски. Viņa saka, хорошо. Nosauc mājas adresi un atbrauc. Vieglāk bija krievu valodā pateikt, nevis latviešu. Jo tās ir minūtes, tās ir sekundes, tas ir ātrāka rīcība, ātrāka palīdzība dažreiz. Tas ir par krievu valodas pielietošanu ikdienā dažreiz. Otram kārtam. Jaunieši, esiet stipri un ejiet, atbalstat Latviju ar savām domām, ar izdarībām, ar pārliecību. Ejiet mācīties latviešu skolās. Ja ir iespēja stažējieties, jā, ārzemju pieredze arī tomēr ļoti liela nozīme ir cilvēku dzīvēs. Jo tas ir plus, nevis mīnus tavā dzīves CV. Un visiem izglītības man paskatoties TikTokā Daugavpils industriālās tehnikumā, jā, tur ir tādas lietas kā būvniecība. Man ir piedāvājumi šajā jomā, mazliet viņi arī paķeršu. Tur būvniecība. Varbūt to būvniecību pielietot tos pašus materiālus, to pašu, jā, aizejot kādu ir dzīvokli ar to pašu pasniedzēju, kvalitatīvi izremontējot dzīvokli, tu pareizi un visu pareizi iemācīsies. Jo telpa, kur tu apgūsti mācības klasē, jā, tā ir viena, bet dzīvoklis tas ir otrs, tas ir reāls objekts. Tu reāli objektā tev būs savādāk atbildība, tev būs savādāks tas viss. Tāpat ar mašīnas krāsošanu, tāpat ar visu pārējo. Tās visas ir praktiskās zināšanas, kas ir jāapgūst uz vietas, jo tās ir savādāk. Nevis kā, ja mācās cilvēks, tā ir teorija, ja? Bet teorija neiegulst iekšā. Jo izdzīves pašai nesen, gadu atpakaļ, ja? Dzīve piespieda izjaukt trimeri un savākt par jaunu. To es nebiju mācījusies. Vienīgais man bija pamācība, kā pateikt,
YouTube kanālā. Un sapratu, ka tur ir viena fiška, ko es vēl nezinu, lai apgūtu to visu. Tāpēc jāmācās jaunatnē, cik vien var, un nopietni jāmācās, jo uz jūsu atbildību gulst mammu, tēvu, māsu, brāļu un daudzu citu cilvēku dzīves, jo jūs būsiet atbildīgi par tiem, kas tagad nāks pensijā. Uz jums atbildība liksies. Jo jūs būsiet tie, kas gādās, lai veselības aprūpe būtu un tā tālāk. Jo bez jums nekas. Dēļ tā māmiņas un tētiņi jūs skolā audzina un tā tālāk laiž. Visiem jauniešiem, lai izturība, lai izdodas dzīves plāni, realizācija un neiet uz priekšu, nepadodaties. Gan jau viss būs ok. Tikai neaizmirstiet, ka Latvija ir tā vieta, ka dzimtene jūsu. Visu labu!